Ritvars 2025. gada. Ritvars Kalniņš ir, tu esi uzvarējis Rīga Valmiera. Kas tevi motivēja 10 gadus atpakaļ ņemt dalību šajā piedzīvojumā? Protams, tā ir pusmūža krīze. Man bija tad 40 gadi un biju nogājis no ceļa. Bija alkohols, cigaretes un kaut kā vajadzēja tikt no tā visa sliktā. Lai nebūtu atpakaļceļ tam visam, tad es sāku skriet. Un līdz ar to arī man motivēja, bet es sev pozicionēju kā ultraskrējēju. Es biju gatavs skriet tās garās distances, jo es zināju, ka man ātrums nav, es nekāds sprinters neesmu, man tās kājas nav tik veiklas, bet es domāju, ka man ir baigā izturība, bet laikam tā izturība arī ir uztrenēta un lūk ar rezultāts. Un ar lielu neatlaidību ir sasniegts šis apbrīnojamais, fenomenālais panākums, jo šito, man liekas, es pat drosmīgākos sapņos neiedomājos, kad es kaut kad varēšu šitādi novinēt un vēl tādu rezultātu zem 8 stundām, tas ir tiešām ideāli, nekas labāks nevar būt. Brīnišķīgi, mēs ar tevi arī lepojamies un zinām apmēram kādām krīzēm tev ik pa brīdim jāaiziet cauri skrējienu laikā, bet es sapratu, tev gan ar viegli, bet tomēr tu trenējies bez trenera. Tavi treniņa apstākļi? Es bez trenera un es varbūt neiesaku, jo man tomēr organisms ļoti spēcīgs un pa visiem šitiem, cik es 11 gadiem, ko es skrienu, man nav bijis neviena reize, kad man būtu jāiet pie ārsta vai fizioterapeita. Es kaut kā uz riska robežu to visu darīju un man vienkārši paveicās, jo citiem varbūt nepaveiksies, varbūt vajag tos trenerus kaut kāds, kas jau piebremzēs, teiksim, nevajag tik daudz, bet man ir paveicies un es tagad ne no kā nebaidos, es spējīgs skriet un ikdienā tas ir man ir skrējiens uz darbu. Tur varēja no 15 līdz 30 kilometriem. Kā es pats no rīta jūtos, tā es arī skrienu, jo es neko nedaru sev pāri, neko es nepārspīlēju. Ja es gribu, es skrienu ātrāk, ja es nē, tad es velkos lēni. Man nevienas nekādas atskaites nav jādod, un skriešana man tiešām ir tīrais hobijs, un tā viņš arī būs. Es viņu nepārvērtīšu tā kā darbā, jo daudz skrējēji pārvērš viņu darbā. Tas ir kā pienākums, viņiem atskaites jādod, cik ir katram treneriem noskriets, un tikko rezultāti nav, viņi beidz skriet, bet es ceru skriet līdz cik es kājas un nesīs, tik es arī skriešu. Un arī šoreiz tas pierāda, ka man ir 51 gads un spēju uzvarēt, un es spīdoši spēju uzvarēt. Tātad vecumam nav nekāda vaina, tas nav šķērslis, vajag tikai darīt un neatlaidība. Jā, lieliski, rītdienas svētdien, 4. maijs, tu ņemsi brīvdienu? Nē, rītdien man darbs, 4. maijs maksā dubultā, man ir jāiet strādāt. Bet vai tas nozīmē, ka treniņš būs? Jā, varbūt būs tāds maigāks, bet noteikti es rītdien skriešu, jo man kolēģi nesapratīs, ja es atbraukšu ar autobusu vai ar mašīnu. Viņi nesapratīs, prasīs, kas un kā man ir jāskrien. Tad viņi saprot, ka viss ir kārtībā, kad pasaule griežās. Jā, pēdējais jautājums. Kas ir nākamais pasākums, kurā ņems dalību? Nākamais pasākums ir Rojā. Latvijas čempionāts 24 stundās. Plānā ir jauns Latvijas rekords. 30. 31. maijs šogad, jā? Jā, tieši tā, 30. 31. maijs. Jauns pasaules rekords, kas ir Latvijas rekords. Un rudenī es plānoju, ja viss būs labi, savā vecuma grupā stādīt arī pasaules rekordu. Nākamgad arī ņemsi dalību šeit Rīga Valmiera? Man ir brīvbieti, man nekas cits neatliek. Apsveic tevi, paldies, malec!